Labvakar! Vakar augsti godātais ministra kungs, ļoti cienījamā aģentūras direktors kundze un, protams, pats galvenais godātie uzņēmēji un cienījamās uzņēmējas. Jāsaka, ka jūs pusi manas runas jau norunāja. Jo es gribēju sākt ar to, ka tas laikam ir dziļi simboliski, ka šīs balvas pasniegšana, šīs jubilejas savā ziņā 20. balvas pasniegšana notiek teātrī. Jo mēs esam pieraduši raudzīties uz eksportu kā uz saražotu vai kaut kādā veidā pakalpojuma rezultātā radītu sasniegumu un rezultātu. Bet man liekas, ka pēdējā laikā mēs redzam, ka daudzas lietas, kas kādreiz bija neiedomājamas, arī patiesībā sakot ir eksports. Kultūra ir eksports. Mēs runājam par mūsu teātra sasniegumiem, mēs lepojamies ar tiem mūziķiem, kuru vārdi izskanējuši pasaulē, vai pavisam nesen. Mēs visi bijām ļoti priecīgi par Straumi, kas patiesībā sakot pelna tādu naudu, kādu varbūt viens otrs arī vēlētos tīri klasiskajā uzņēmēja darbībā. Mēs runājam par izglītību kā par eksporta preci. Mēs runājam arī par citām lietām, kuras varbūt agrāk nebija iedomājams. Taču mēs arī labi saprotam, ka tomēr pamats mūsu ekonomikai ir tas, ko darat jūs. To, ko jūs saražojat. Tās idejas, tos pakalpojumus, ko jūs radat. Jo mazai valstī eksports, mazas valsts ekonomikai eksports ir viena no būtiskākajām lietām. Protams, ka mēs esam tādā veidā atkarīgi no pasaules, no Eiropas tendencēm, un nevienu reizi vien, un jūs paši to labi zinat, ir bijis sarežģīti. Bet tas, kur es gribētu teikt jums lielu paldies un jūs uzteikt, tas ir par jūsu neatlaidību, par jūsu radošumu, par jūsu idejām, par to, ka jūs atšķirībā dažreiz no viena otra šeit dažādās varas un tikai varas pozīcijās esošā nenokarat galvu. Un ja kaut kas neizdodas, jūs meklējat jaunas risinājumus un jums izdodas. Un beigās mums visiem izdodas. Es zinu, ka tuliņ šeit uz skatuves kāps ekonomikas ministrs. Es zinu, ka pavisam drīz arī kāps aģentūras direktori. Viņi pilnīgi noteikti palielīsies un paleposies ar labiem darbiem, ar ļoti daudz labām lietām. Tas, lai paliek viņu ziņā, mēs arī zinām, ka ir lietas, kuras mums visiem ir jāuzlabo, gan mūsu valsts pārvaldē, gan varbūt arī tajā pamatprincipā, kas ir svarīgs ne tikai medicīnā, bet arī varbūt arī valstī kopumā. Un tas pamatprincips bieži vien ir nekaitē, netraucē. Šajā gadījumā varbūt netraucē ar lieku birokrātiju, netraucē ar liekām prasībām, bet vairāk palīdz. Un tas ir tas, ko es novēlu mums valsts pusē, bet jums uzdrīkstēšanos, spēju radīt un tiešām arī liels jums paldies. Kolēģi man šeit bija sagatavojuši veselu sarakstu ar kompānijām, kuras izcēl, bet tad es sapratu, ka ir vēl vairāk. Nav tikai informācijas tehnoloģijas, nav tikai finanšu tehnoloģijas vai finanšu pakalpojumi, nav tikai būvniecība. Jūs esat daudz un dažādu nozaru pārstāvi. Un es gribētu, lai jums nākamais gads būtu veiksmīgāks par šo, lai mums arī ekonomiskā izaugsme augtu un lai mēs visi kopā varētu lepoties ar mūsu valsti, ar tās tautsājumniecību un ar jums uzņēmējiem. Paldies! Akciju sabiedrība UPB, starptautiska industriāla grupa, kas projektē un būvē sarežģītas ēkas un ražo betona, metāla, stikla un mašīnu būves konstrukcijas. Jāsaka tā, ka šoreiz es dabūju to informāciju un laikam netēlošu nekādu lielu pārsteigumu, bet es gribu teikt to, ka eksporta čempions šo balvu saņem uzņēmums, kuram ir vairāk nekā puse no darba un produkcijas ārpus valsts. Tas ir uzņēmums, kura darba rezultātu man pašam ir bijusi iespēja redzēt un apmeklēt vairākas reizes. Jāsaka, pēdējais objekts, ko es apmeklēju, ir vieta, kurā es nenovēlu būt nevienam. Ne cilvēkiem, kas strādā valdībā un ierēdniecībā, ne jums uzņēmējiem, ne jebkuram no sabiedrības locekļiem, bet tā ir tāda visnotaļ krāsaina, bet drūma vieta, un tā ir vēl neapdzīvot, bet pavisam drīz to apdzīvos.
Un jāsaka, tas varbūt nav tas, ko es gribēju šodien teikt. Es gribēju teikt, ka uzņēmums, kas ir tiešām bijis līderis gan eksporta ziņā, gan arī patiesību sakot, nodrošinājis ļoti kvalitatīvu būvniecību šeit Latvijā, un tas ir, pat palika, tas ir akciju sabiedrība UPB. Un es tiešām Eksporta čempions 2025 akciju sabiedrība UPB.